Ziemeļvidzemē sals šorīt sasniedza -27,5 grādu atzīmi. Šīs Latvijā bija augstākais rīts pēdējos 4 gados. Lai arī Rūjienas skolēni pēc likuma drīkstēja palikt mājās, lielākā daļa tomēr mācības garām nelaida. Arī Rūjienas novadā skolas autobusi stiprā salu laikā kursēt nepārstāja. Līdz ar salu atnākšanu ārgaisa temperatūru uzraudzīt sākuši arī skolēni. Viņi stipra sala gadījumā uz skolu var arī neiet. Rūjienā šorīt termometra stabiņš noslīdēja zem 25 grādu atzīmes, kas nozīmē, ka mājās palikt varēja arī vecāko klašu skolēni. Man personīgi pašai rādīja 28 grādi mīnusā, ir dzirdēti pat 30, Tik, cik likums nosaka, ka arī pat virs 13 gadiem jau skolēni var nenākt uz skolu. Stundas notiek tāpat kā ierasts, arī laiki ir ierastie un izmaiņas nav pilnīgi nekādas. Tikai tas, ka aiz loga ir mazliet augstāks, jo skola, protams, tiek kurināta un siltums te turās un te nav apdraudējuma skolā. Rūjienas vidusskolā stundas šodien apmeklēja vairāk nekā puse no visiem skolēniem. Vismazāk no augstuma baidās vidusskolēni, bet vienā no 8. klasēm šodien uz skolu atnākuši bija tikai 3 skolēni. Kā tev šķiet, kāpēc klases biedri nav atnākuši uz skolu, vai viņiem tiešām ir tik ļoti augsti? Nē, viņi ir pārāk slinki, lai atnākt. Viņi izmanto to, kā ir tie grādi, kad var nenākt. Un kā šodien norit mācības? Vai stundās ņemat vielu uz priekšu vai atkārtojat jau iepriekš apgūto? Vairāk kā atkārtojam to, ko mēs esam mācījušies, un pildam kādus uzdevumus pāris. Un vai tev, piemēram, arī nodara šīs stundas šodien? Jā, var atkārtot, piemēram, angļu valodā. Mēs atkārtojām tur formas un pildījām vēl uzdevumus, kas būtu jāpild citiem mājās. Es šodien izvērtēju savu situāciju un es sapratu, ka ir jānāk uz skolu, jo man bija tieši latviešu valodas olimpiāda, kurā vajadzēja piedalīties. Un vidusskolā ir tas, ka ir ļoti daudz pašiem jādara, un tad, manuprāt, mājās to visu ir izdarīt vēl grūtāk nekā atnākt uz skolu un darīt stundā darbu. Un kā izskatās, vai klases biedri ir arī kāds pieņēmuši lēmumu palikt mājās? Nu, mūsu klasē tikai viens mans klases biedrs palika no rīta mājās, bet arī tagad atnāca uz stundām, jo sapratu, ka ir laiks palikt siltāks un var atnākt. Lēmumu par bērnu atstāšanu mājās pieņem vecāki, kuriem par to jāinformē skola, lai bērna kavētās mācību stundas tiktu attaisnotas. Galvenais vienmēr ir vecākiem izvērtēt. Ja ir tā kā šodien -27 grādi, un ja bērnam būs tās 5 vai 10 minūtes jāiet ar kājām, ir jāizvērtē, vai mēs esam gatavi. Viena daļa noteikti nebūs gatavi. Bet tā kā mums ir iespēja arī vecākiem, kas veda savus bērnus no vienām durvīm līdz otrām, tas nebūtu šķērslis. Uz skolu tu ieradies tikko? Jā, pirms kādām 5 minūtēm. Kā pieņēmi tādu interesantu lēmumu? Es pamodos 7, izgāju no istabas, mamma pateica, ka ir 25 grādā mīnusā. Un es domāju, es nogurusīt, agri jāatceļas, iešu pagulēt vēl. Vai tu nāc uz skolu ar kājām? Jā. Un kādas bija sajūtas? Stilbi nedaudz sala un deguns. Rūjienā, lai arī cik augsts, tomēr skolā viss notiek. Jā, tieši tā, viss notiek. Skolotāji ir atsaucīgi un gaida visas, un arī bērni no augstuma nebīstās. Šobrīd pulksten 11. Rūjienā ir -27 grādi. Skolā notiek stundas pilnā sparā, bet šeit uz tuvējā hokeja laukuma puiši slido. Interesanti, vai viņiem skolā nav jābūt? Dosimies pajautāt. Vai bija šodien skolā? Jā. Un kāpēc esi jau prom no skolas? Es kā beigusies. Cik tad tev ilgi stundas iet? Līdz 11:20, bet tā pēdējā stunda, tur tā negribējās iet. Negribējās iet pēdējo stundu? Jā, bet tur jau tāpēc lielākā daļa nav, un tā jau droši vien skolotāji tāpēc atļaut iet prom. Tad tu aizmuki? Jā, mēs visi. Jūs visi 3 esat aizmukuši no pēdējās stundas? Jā. Cik jūs klasē šodien bija skolā? 13. Un cik parasti ir? Parasti 22. 22 no 13 un 13 bija šodien. Un kā jūs izdomājāt šorīt, ka ir jāiet uz skolu? Mamma lika, man vismaz. Bet tā pats nebūtu gājis? Droši vien tāpatās būtu gājis. Ja, mājās jau var nav ko darīt, bet datoru nepatīk sēdēt parasti. Un cik ilgi tad plānojat slidot, vai jums galīgi nav augsts? Nav augsts. Kā būs? Kā gribēsies? Varbūt apniks, varbūt nē. Un kā tev šķiet, vai pēdējo stundu attaisnos? Varbūt. Nebūs ziepes, nezvanīs skolotāji mammai? Cerams, ka nē.
Mīnus 27 grādu lielais sals skolēniem Rujienā šodien netraucēja ne mācībām, ne arī ziemas prieku baudīšanai. Tomēr lēmums par bērnu došanos uz skolu jāpieņem vecākiem. Bērni, kas jaunāki par 12 gadiem, uz skolu var neiet, ja sals sasniedz mīnus 20 grādu atzīmi, bet tie, kuriem 13 gadu un vairāk, mājās var palikt, ja ārā augstāks nekā 25 grādi.